Ralfs Timbers kopā ar mums pēc spēles pret TFK Beitaru 5-3 uzvaru otrajā kārtā. Ralf, tev 2 vārti. Pastāst par maču. Mačs bija ļoti labs. Parādījām raksturu. Varbūt bišķi pa daudz kartiņas dabujām. Bet, pat tiem 2 vārtiem. Paldies Ričam par piespēlēm abām. Jā. Skaidrs, ka spēle bija fiziski grūta. Cik grūtā bija emocionāli varbūt? Emocionāli diezgan. Bet negribu teikt tieši kāpēc, bet varbūt pat dabūju kaut kādu sodiņu. Bet, bija emocionāli dēļ dažiem cilvēkiem. TFK Beitara jauna komanda, savākti RFS spēlētāji, bijušie arī Rīga futzāla kluba spēlētāji. Skaidrs, ka spēlē kārtīgi gatavojāties. Vai pārsteidza jūs ar kaut ko, vai tomēr spēlē tā, kā bijāt gaidījuši? Mēs skatījāmies video. Būs godīgs, izskatījās labāk. Mēs domājam, ka būs bišķi grūtāk, bet varbūt viņiem šodien nebija tā diena, mums bija. Kaut kāda varbūt tā emocionālā spēle viņiem patraucēja? Jā, jums palīdzēja varbūt tas? Man liekas, mums palīdzēja tā emocionāla spēle. Kā vēl uz tām emocijām, kā skaties, tomēr no pirmajām sekundēm jau sākās, jau bija 2 cīņas un kartīts jau pašā sākumā. Kāpēc? Kas tas iemesls? Varbūt tieši uzlūk tas, ka dod tik daudz kartiņas, kad izbesīja ārā, kad dod kartiņas tik daudz. Un tad tas uzvilk tādu dusmu. Jā, labi. Paldies, Ralf. Veiksmi jums nākamajā spēlē un veiksmi sezonā.